kā jūtās? Jūtos kā pēc labi padarīta darba, kā vienmēr pēc pasākumiem. Es jūtos gandarīts. Partijas biedri bija sanākuši uz ikgadējo kongresu, nospraudām mērķus. Redzam, ka viena no Latvijas reģionālajām partijām ir aicinājusi savus biedrus pievienoties platformai. Mēs sagaidām, ka turpināsies partiju konsolidācija. Tā tik turpināt. Šoreiz mums tas pasākums vairāk formāls, un mēs gribējām paziņot galvenais kaut kādus jaunumus, ko mēs par gadu esam izdarījuši un pie kā mēs esam strādājuši. Un te bija ieradušies arī viesi, kas ieradās, lai pateiktu tās lietas. Tātad viena no tām lietām ir politiskā partija iedzīvotāji ir pievienojusies viņu biedri, tad integrējās iekšā platforma 21. Tātad tā būs lieliski iespēja, lai šie cilvēki varētu aizstāvēt savus intereses konkrētā pašvaldībā, un viņi vislabāk zina, kādas ir viņu vajadzības, lai viņi varētu arī tātad sasniegt savus mērķus, un mēs tāpēc arī esam platforma, mēs dosim viņiem šo iespēju startēt no mums, visādā mērā atbalstīsim, lai viņi varētu darboties. Tas pats attiecās īstenībā, mums ir arī noslēgts sadarbības līgums ar Vidzemes partiju, tātad arī viņi startēs kopā ar mums konkrētās pašvaldībās. Un es vēl gribētu tā kā akcentēt to faktu, ka tāpēc mēs arī esam platforma. Mēs esam platforma arī visiem citiem interesantiem, kas ir kaut kādās pašvaldībās, kuriem varbūt nav sava organizācija vai kuri grib piebiedroties spēcīgākai organizācijai un kopā startēt šajās vietējās pašvaldībās no mūsu kopīgās platformas 21. Man ir prieks, ka mēs esam beidzot arī sanākuši kopā, jo mēs salīdzinoši reti kongress notiek reizi gadā, un pēdējā kongresā arī var sastapt cilvēkus un pārliecināties par to, ka viss notiek un rast kopības sajūtu. Un ir liels prieks redzēt visus atkal šeit, arī valdes locekļus un arī jaunus viesus. Man ir prieks šodien redzēt, kad mēs paliekam vairāki un ka ir tādas jau skaidras vīzijas, ko mēs gribētu darīt, lai sakoptu paši savu, vispirms sētu teritoriju, savu valsti, un tikai pēc tam domāt, kā iet ārpus Latvijas, kad ļoti liela uzmanība tiek domāta gan par izglītību šobrīd, un gan par to, kā saglābt ekonomiku. Man patīk, ka es redzu jaunus cilvēkus, ko es nepazīstu, ir aizgājuši projām tiem, kam tā tad bija jāaiziet, mēs turamies. Problemātiskākā lieta ir tas, ka neviena no politiķiem nedomā par Latvijas ekonomisko attīstību, par demogrāfisko situāciju, jo demogrāfiskā situācija šobrīd ir zem katras kritikas. Ja? Līdz ar to šobrīd ir jāpieņem ļoti svarīgi lēmumi, lai mēs vismaz pēc 5-10 gadiem varētu runāt, ka Latvija vēl ir iedzīvotāji, ja? Nevis ar lejupējošu tendenci, bet ar augšupējošu tendenci, ka tomēr demogrāfiskā situācija uzlabojās, ka ekonomiskā aktivitāte uzlabojās, ka labklājības līmenis paaugstinās. Tas ir tas, kas ir jādara visiem kopā, tāpēc mēs arī aicinam gan tiem, kam pieredze, gan jaunie, ejam kopā, daram, lai ne tikai ir vārdos, bet ir, lai arī darbos.